Šodien ir tā diena, kad mēs esam jūs uzaicinājuši pārunāt Latvijai šobrīd ļoti aktualizēto jautājumu par otrā pensiju līmeņa liederību, ja? Nozīmību un es teiktu jēgu. Un mēs, protams, kā Latvijas banka, esam ļoti daudz jau runājuši par to, gan publiski, gan arī, kur vien mūs aicina, mēs nākam un stāstam. Jo patiesi pensiju otrais līmenis ir ļoti būtiska pensiju sistēmas sastāvdaļa, un tas nav tā tikai Latvijā. Un tāpēc mēs šeit, es esmu Evija Dundure, es esmu apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvaldes vadītāja, un mani kolēģi Aija Brikše, kas ir finanšu pratības daļas vadītāja, un Oļegs Kačevs, monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas galvenais pētnieks, kas ļoti daudz savu laiku arī velta tieši pensiju tēmām. Mēs iepazīstināsim ar to informāciju, kas, mūsuprāt, šobrīd ir svarīga zināt mums visiem, un galvenākārt ne tikai zināt, bet arī izprast, ja, kā tas šobrīd strādā, un kas arī pamato otrā pensiju līmeņa svarīgumu. Mēs esam sagatavojuši materiālu, kam iziesim cauri soli pa solim. Protams, ja ir kāda neskaidrība, kādā slaidā jūs varat mūs apturēt un pajautāt, bet tomēr tie visa saruna, mēs labprāt viņu veidotu pēc prezentācijas. Un, protams, ka mēs ļoti labprāt atbildēsim uz visiem jautājumiem. Labdien! Tad es sākšu šodienas prezentāciju un pastāstīšu par fondēto uzkrājumu lomu Latvijas pensiju sistēmā. Realitāte šobrīd Latvijā ir tāda, ka, kā mēs visi jau to zinām, Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk un turpinās arī sarūkt. Ja? Tas ir neizbēgāms process. Un līdz ar to sarūks arī nodokļu maksātāju skaits. Tā ir slikta ziņa. Laba ziņa ir tāda, ka dzīvojam mēs ilgāk un pensijā pavadām ilgāku laiku. Tā ir laba ziņa. Bet priekš pensiju sistēmas tā ir slikta ziņa. Ja? Abu faktoru ietekmē nodokļu maksātāji nākotnē vairs nespēs uzturēt pensionārus tikai no savām iemaksām. Un tas var radīt spiedienu uz valsts budžetu. Tas nav tikai kaut kas Latvijai ir raksturīgs. Visās valstīs izjūt šo te demografisku spiedienu. Latvijā tas spiediens ir spēcīgāks. Un tāpēc pasaules valstu praksa ir tāda, ka šo pensiju nepietiekamību kompensē ar fondētas pensijas uzkrājumiem, motivējot un automātiski iesaistot uzkrājumu veidošanā. Latvijā šo lomu pilda otrais līmenis, nelielā pakāpē arī trešais līmenis. Un tāpēc pensiju otrajā līmenī uzkrāto līdzekļu priekšlaicīga izņemšana var rast ļoti lielu pensiju kapitāla iztrukumu un vispār spiedienu uz to, ka pensiju sistēma, ka tāda ir jāmaina. Un šajā sakarā būs arī jāizvērtē darba spēka nodokļi, tam es vēl pievērsīšos vēlāk. Tātad vēlreiz, demografisks spiediens šobrīd uz vienu pensionāru ir kaut kādi 2,6 cilvēki darbspējīgā vecumā. Ja, tad mazāk par 3. Un jūs redzat, ka nākotnē šīs īpatsvars vēl samazināsies līdz 2, un tad 2060. gadā uz vienu pensionāru būs tikai aptuveni 1,5 cilvēki strādājošā vecumā. Ja. Pat ja šobrīd kaut kādā mistiskā veidā mums izdotos noturīgi paaugstināt dzimstību, tas tāpat prasītu laiku, kamēr cilvēki izaug, kamēr cilvēki kļūst par nodokļu maksātājiem. Ja. Tātad vismaz vidēja termiņā un pat ilgāka termiņā mums ir šāda problēma. Mums ar to ir jādzīvo. Tātad apkopojot, pensiju sistēmu negatīvi ietekmē demogrāfija, mazāk strādājošo, dzīvojam ilgāk, pensijā pavadām vairāk laika. Un tāpēc ir nepieciešams šis kompensējošs mehānisms. Un Latvijas pensiju sistēmā visiem saistošs šāds mehānisms ir tikai otrais pensiju līmenis. Otrais pensiju līmenis ļauj uzkrāt šo kapitālu, kas nepakļaujas demografiskām svārstībām un kur jau nopelnītie procenti turpinā pelnīt, ja tas salikto procentu mehānisms. Lūk, šeit ir atspoguļots tā saucamais aizstājamības koeficients. Kas tas ir? Tā ir vidējā pensija, ko saņem
vidējais cilvēks Latvijā pensionējoties tajā brīdī, kad viņš pensionējās, pret vidēju atalgojumu valstī tajā gadā. Jā, varbūt tādam kontekstam pagājuši gadu vidējā jauno pensionāru vidējā pensija bija 721 eiro. Jā. Tad šobrīd tas saistējumības koeficients ir tuvu 40%. Nākotnē demografisku faktoru ietekmē šīs koeficients kritīs. Tad pensionārs gūs ar vien mazāku pensiju, to reicinot pret vidēju labklājību valstī. Ja? Tas ir viens. Un otrs ļoti svarīgs faktors, ka šeit var redzēt otrais kapitāls, kas uzkrāts otrajā pensiju līmenī, tam būs ar vien lielāka loma. Ja? Tā daļa, ko cilvēks saņem pensionējoties no otrā pensiju līmenī, sasniegs trešdaļu. Ja mēs šo svarīgu sastāvdaļu izņemam, mums ir ļoti liels iztrūkums. Un tad ir jādomā, ko vispār darīt ar pensiju sistēmu. Ko var darīt? Var vienkārši sekt šo te iztrūkumu no valsts budžeta, uz budžeta deficīta rēķina, kas viennozīmīgi palielinās valdības parādu un galu galā novedīs pie kreditreitinga krituma un nespēja piesaistīt starptautisko finansējumu. Otrs variants – celt nodokļus. Ja? Es arī parādīšu vienu scenāriju, ko tas īsti nozīmē. Tad nodokļu celšana, tas tieši gulsies uz strādājošiem. Tātad par nodokļiem. Ja mēs šobrīd izņemam otro pensiju līmeni, tad visu to uzkrātu kapitālu, bet gribam saglabāt to aizstājamību, kāda tā ir prognozēta, bet kritošo aizstājamību, ja? Joprojām to pašu kritošo aizstājamību, tad mums jau tagad būtu jāpaukstina nodoklis, sociālais nodoklis par 5% punktiem, no 34% līdz 39%. Tagad varat iedomāties, kādam ir jābūt nodoklim, lai ne tikai kompensētu šo te kritumu, bet arī mēģinātu noturēt aizstājamību esošajā līmenī. Ja? Tad tas nodoklis jau tuvināsies 50%. Ja? Tas ir diezgan augsts līmenis. Labi, es dodu vārdu Evijai. Skaidrs, ka mums šobrīd arī politiskajās diskusijās un arī, protams, presē visur cilvēki salīdzina ar Igauniju un Lietuvu. Tas, kas notiek Igaunijā un Lietuvā, un, protams, uzdod jautājumus, kāpēc Latvijā nedarīt tāpat. Lai gan, protams, Igaunija mums stāsta, gan pētnieki, gan politiķi mums stāsta, ka tā ir ļoti slikta pieredze, tomēr tādus jautājumus mēs joprojām uzdodam, un tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr paskatīties, kā tad mēs varam salīdzināt šo te pensiju sistēmu visās 3 Baltijas valstīs, un mēs šeit salikām salīdzinājumu tieši par otro pensiju līmeni, jo tur ir būtiskas atšķirības. Slaidu būs diezgan daudz, bet es mēģināšu iziet cauri raiti. Visdrīzāk mēs arī padalīsimies, ja pēc tam, ja gribēsies atkal iedziļināties kādās detaļās. Tātad, un sāksim ar Lietuvu. Tas ir svaigākais reformas stāsts. Ja? Jūs jau zināt, ka šī gada 1. janvāra tad Lietuva ir, es jau aizlecu uz 3. posmu, padarījusi šo te savus, devusi iespēju iedzīvotājiem izņemt ātrāk nekā pensionējoties uzkrājums otrā pensiju līmenī, bet kā viņa līdz tam nonāca? Ir tā, ka līdz 18. gadam Lietuvas krāšanas otrā pensiju līmeņa uzkrājuma veidošanas sistēma bija līdzīga kā Latvijā šobrīd. Un tajā brīdī, protams, arī nevarēja būt runas un arī nebija runas par to, ka būtu cilvēkiem tiesības uz šiem te uzkrājumu. Tomēr, jā, un tas bija daļa no sociālā nodokļa, tā bija pārdales rezultāts, tie paši 20% aptuveni tika pārdalīti uz otro pensiju līmeni. Tomēr viņiem bija tad arī brīvprātīga pievienošanās, viņiem jau no laika gala ir bijusi daudz brīvprātīgāka pievienošanās nekā Latvijā. Un, protams, tas uzkrājums veidojās no nodokļu pārdales un saņemt, protams, pensijas veidā. 19. gadā bija pirmā reforma diezgan nozīmīga, un tā neskāra tikai šo te iemaksu principu, bet arī vēl daudz citas labas lietas. Tas, kas notika, pirmais līmenis paņēma visus savus nodokļus uz pirmo līmeni, vairs nepārdala par labu otrajam, un pateica, bet ziniet, mēs gribam, lai jūs tomēr krājat, jo skaidrs, ka vajag uzkrājumus fondētajā pensijā,
un noteica 3% iemaksu no neto algas. Atcerēsimies, ka mēs maksājam no bruto algas. Tātad no neto algas, no saviem ienākumiem, ja, jo faktiski ieņēmumiem, bija 3%. Un kā motivācija tam valsts pateica, mēs piemaksāsim papildus 1,5% no gada no valsts vidējās algas. Tas nozīmē, tiem, kam alga ir lielāka, tie saņēma ne no savas algas 1,5, bet savukārt mazāka, tad vairāk. Tas ir no pamat budžeta. Tas nav no speciālā. Tas ir tā kā, tam ir arī speciāls termins pensiju literatūrā, ja, un tas ir tā kā tāds līdzmaksājums latviskojot. Bet, jā, un līdz ar to pirmais pensiju līmenis dabūja visu savu nodokļu maksu, nodokļu iemaksas. Dalības veids, faktiski viņus dēvē par semi-mandatory. Tas nozīmē, ka visi dalībnieki tiek ierotēti automātiski šajos uzkrājumos, bet viņiem ir zināmā laikā, manuprāt, tas laiks ir diezgan ilgs, 6 mēnešu laikā, viņi var pateikt, nē, es nevēlos to darīt. Un tad faktiski jā, izstāties. Bet tādā veidā viņus ierotēja katrus 3 gadus. Un tas nozīmē, ka ja es vienreiz pasaku nē, man pēc 3 gadiem atkal ierotēja, man atkal jāpasaka nē. Un valda uzskats, ka tas arī, zināmā mērā, cilvēkus nogurdina, ja? Kad viņi tā kā visu laiku viņiem ar to domu jānodarbojas. Tiek uzskatīts, ka tā atteikšanās ir grūta, jo ar viņu tas ir jādara. Un, protams, arī visu šo laiku līdz pagājušā gada beigām izstāties, un tad, kad tu esi nepateicis nē, tu vairs nevari, faktiski tu tur esi palicis, ja? Tu esi iesaldēts, ja tu esi nokavējis tos 6 mēnešus. Tas iespējams arī bija šis negatīvais moments. Juridiskais status, gribētu teikt, tāds privāti īpašums jau parādās, jo tas jau ir brīvprātīgs uzkrājums, un tas ir no neto algas, ar zināmiem ierobežojumiem joprojām. Ja? Tad kas šobrīd viņiem ir? Šobrīd tas ir absolūti brīvprātīgs lēmums, joprojām visas iemaksu principi ir tie paši, ja? Bet dalības veids ir pilnīgi brīvprātīgs. Šobrīd pie tam viņiem ir šis pārējais periods 2 gadu laikā, var pieteikties uz visu uzkrāto summu izņemt, kas arī zināmā mērā mazliet steidzina cilvēkus to lēmumu pieņemt, kur arī viņu nevajadzētu pieņemt. Ja? Bet pēc tam, kad tie 2 gadi beigsies, viņiem tā pieejamība būs, bet jau ierobežot ar 25% apmērā. Uz Igauniju pāriesim. Igaunija ir gājusi vēl interesantāku, es gribētu teikt, ceļu un praktiski arī līdz 20. gadam, ja, viņiem arī bija tāda kombinēta sistēma, arī nebija tāda kā mums. Ja. Tad atkal jau viņi arī līdz 20. gadam, kad mēs zinām, bija šī reforma, ja, bija 2% darbinieks maksāja pats. Un atgādināšu, ka Latvija nemaksā neko darbinieku paši. Savukārt 4% no sociālā nodokļa pārdalas rezultātā, tie paši 20, ja nemaldos, tur varbūt 19,5, bet nopaļojot 20, tad tie 4% bija pārdalas rezultātā, līdzīgi kā šobrīd mūsu 5, ja, vai arī iepriekš 6. Un vispārējais līdzīgi tā kā mums. Kamēr 21. gadā bija šī brīvprātīgā liberalizācija, ja, bet arī to pašu, teiksim tā, tas, ko viņi izdarīja, tas tiek arī uztverts kā ļoti negatīvs moments, tie, kas no vienas puses viņi uzlika ierobežojumu, ja tu esi izstājies un izņēmis visu naudu, tad šos 10 gadus atgriezties vairs nevari. Un tas, protams, tā kā lika padomāt 2 reizes, vai tiešām izstāties. Ja? Tā pašā laikā šobrīd, kad ir pagājuši 5 gadi, viņi ļoti apsver to iespēju, ka tie 10 gadi jāceļ, ja? Ka tas nebūtu godīgi un patiešām tas ir bijis slikts lēmums. Skaidrs ir vēl viena lieta, kā viņi kavēja to izņemšanas vēlmi, ir apliekot iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jo atgādinu, ka Igaunijā pensija un arī no otrā pensiju līmeņa izmaksa neapliekas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kad viņi jau saņem pensijas laikā. Tad līdz ar to, tiekot ātrāk naudai klāt, šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis bija jāmaksā. Vēl viens moments, protams, tiem, kam izņēma visu naudu un izstājās no sistēmas, līdz ar to tas sociālais nodoklis
jā, tie visi 20% nonāk pirmā pensiju līmenī. Kas notiek tālāk? Savukārt tie, kas palika, tie turpināja maksāt 2%, ja? Un šie daļa no sociālā nodokļa 4% nonāca otrā pensiju līmenī. Kas šobrīd ir izdarīts, un tas patiesībā ir ļoti gudrs un labs solis, par ko mēs varam Latviju šeit gan pamācīties, viņi ir pielikuši izvēles iespējas, kā iedzīvotāji var izvēlēties maksāt 2, 4 vai 6% paši no savas algas. Bet tad joprojām valsts piemaksā tos pašus 4. Ja? Ne valsts piemaksā, viņi paši maksā, bet no savām sociālajām iemaksām. Ja? Protams, joprojām viņiem ir iespēja arī piekļūt naudai, joprojām izņemt to, kas ir uzkrāts, bet atkal jau ar to ierobežojumu, ka 10 gadus viņi nevar atgriezties. Tā kā, un tas par tiem 2, 4, 6, tas patiesībā ļoti labi risina jautājumu, jā, kur cilvēki izprot šīs te problēmas no aktualitāti, ja, un vēlas sakrāt pensijai, jo tas ir ļoti viegls un ērts veids, kā to darīt. Nav jāslēdz vēl 3. pensiju līmenis turpat, ja, un tur Latvijai tiešām, kā jūs minēju, ir ko pamācīties. Un te neliels salīdzinājums. Ja. Baltijas valstu pensiju 2. līmenis šogad. Kā tad mums tas izskatās? Tātad Latvijā mums ir 5% pārdele no 20%. Lietuvā tātad sociālais nodoklis vispār netiek pārdalīts, savukārt, kā minēja, 3% plus 1,5, un Igaunijā, kā minēja, 4 plus 2, 4 vai 6. Latvijā brīvība rīkoties nav, Lietuvā ir ar šo gadu, un Igaunijā arī ir. Bet, kā jau minēju, tur ir cita struktūra. Tur cilvēki ir maksājuši no savas neto algas jau ilgu laiku. Un protams, mēs varam tā mazliet arī tā kā nosaukt šo tādu pieeju, ja? Tad Latvija riskus diversificē pensijas kapitālu piesaistot ne tikai algām, bet arī globālajiem kapitālam ar šo pensiju 2. līmeni. Lietuva arī privātā kapitāla veidošanu veic ar valsts stimulu, piemaksājot 1,5%, jo tas prasa naudu budžetu. Un Igaunijā savukārt ir vairāk uz individuālu izvēli un kapitāla tirgus brīvību, bet visas 3 valstis apzinās finanšu tirgus spēku, ja, un tās, teiksim, pielietojamību risku līdzsvarošanā. Ja, jo, protams, katras valsts budžeta iespējas ir ierobežotas, viena ir bagātāka, otra varbūt mazāk, tomēr visām mums ir demogrāfija ar līdzīgām liknēm. Un jā, tad vēlreiz par iemaksu filozofiju, tad Latvija ir viena maciņa, 2 kabatas, Lietuva ir stabils pamats, plus, kā mēs saucam, virsbūve, ja? Un Igaunijā brīva izvēle ir bonus. Jā, nu te tādas mūsu ieskatā tas, ko tiešām būtu tomēr jāatcerās, kad mēs runājam par to, kāpēc 2. pensiju līmeni nevar atgriezt cilvēkiem, nepadomājot par to soli nākošā dienā un arī vēl jau vairāk pensionējoties. Tas patiesībā nav privāts uzkrājums. Tas nav mūsu pašu lēmums bijis nevienu dienu. Ja? Tā ir sociālā nodokļa sastāvdaļa, kas uzticēta pārvaldniekiem, pensiju pārvaldniekiem, lai diversificētu riskus. Tāpēc tās izņemšana būtu pielīdzināma jebkura cita nodokļa atprasīšanai skaidrā naudā, kas praktiski šobrīd, atprasot šo, sagrauj sociālās apdrošināšanas nozīmi. Kaimiņu brīvība nāk ar personīgu cenu. Lietuvā un Igaunijā iedzīvotāji veic papildu iemaksas no savas kabatas, neto algas. Ja mēs vēlamies līdzīgu brīvību kā Lietuvā, tad varbūt vispirms mums tad jāmaina sistēma, jāpāried uz šo te citu iemaksu principu, un tad par to arī varēsim runāt. Ja? Un sistēmas stabilitāte, protams, Latvijas viena maciņa modelis nodrošina, ka pat tad, ja iedzīvotājs ir neaktīvs, ja, tomēr tiek garantēta optimāla diversifikācija starp valsts indeksāciju un tirgus peļņu. Ja, un brīvprātīga izņemšana šo līdzsvaru neatgriezeniski sagrautu, radot augstāku nabadzības risku vecumdienās. Tas ir ļoti svarīgi to ne tikai pateikt, bet arī uzrakstīt, tāpēc arī vārds vārdā jums nolasu. Bet, protams, jā, tik tālu par Baltiju. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām to visiem mums zināt. Jā, kad mēs salīdzinām mazliet nesalīdzināmo, jo dažreiz detaļās slēpjas ļoti vērtīga informācija. Jā, bet, protams, liela daļa no pārmetumiem
Arī savulaik Igaunijā, Lietuvā tomēr ne, bet Igaunijā jā, izskanēja, kad bija šī iniciatīva izmaksāt naudu atpakaļ iedzīvotājiem, pārmetumi bija par ienesīgumu, kas nevar jau neko nopelnīt pensiju otrā līmenī. Un es teiktu, tam bija pamats. Un tāpēc es ļoti gribētu padalīties ar to, kas ir noticis pa šiem pēdējiem gadiem, jo ir svarīgi apzināties to, kur mēs bijām, bet svarīgi arī zināt, kur mēs esam. Tas, ko es jums rādu, ir Latvijas reitingi. Mums patīk reitingi. Ja? Šie ir 2 reitingi. Viens ir 2018. gada OECD mērījums ar tātad fondēto pensiju. Viņas mēdz saukt par fondētajām pensijām, ja, jo valstīm ir ārkārtīgi dažādi tie līmeņi tiek dēvēti, bet viņi visi ir ar principu ieguldīti finanšu tirgos. Ja, tātad fondētās pensijas, reālā atdeve, tā ir atdeve pēc inflācijas, ja, reālā atdeve, kādreiz angliski saka nomināli, ja, latviski reālā. Un te mēs tiešām 18. gadā izskatījāmies diezgan slikti. Tie bija 2,8% reālā atdeva bijusi. Ja. Igaunija izskatījās vēl drusciņi sliktāk. Protams, tas ir tikai tāds viens mērījums, un tomēr tas parāda sistēmas kaut kādu ienesīguma spēku. Nu, par prieku mums visiem, ja, un jāsaka, tas nav nejauši, un to es jums arī izstāstīšu, kāpēc tas nav nejauši. Tātad jau pēc 7 gadiem, vai cik nu tur sanāk, ja, 25. gada mērījumā, kas ir pēdējais svaigākais pagaidām, protams, es mērīju 24. gadu, Latvija ierindojas jau augšgalā. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir OECD valsts, tāpat nav Eiropa, ja. Un jāsaka, lielo darbu izdarījusi arī Igaunija un Lietuva, jo mums pārvaldnieki ir vairāk vai mazāk vieni un tie paši, lielākā daļa. Ja? Un mēs esam ļoti labu rezultātu uzrādījuši, 12,6%, togad ir bijis ienesīgums pēc inflācijas, kamēr pārējiem gājas ir ļoti dažādi. Ja? Bet arī, protams, gads salīdzinoši bija labāks. Tomēr Čehija joprojām pēdējā, ja? Un tam ir izskaidrojums, jo viņiem ir ļoti konservatīvi ieguldījumi. Bet es iešu apkārt pie Latvijas. Latvijas stāsts pamatojas ar lēmumiem, kas ir pieņemti pēdējos gados. Un pieņemti faktiski vairāk, tas pirmais grafiks ir izskaidrojums ar to, kādi lēmumi tika pieņemti sistēmas izveidošanas sākumā. Jo, teiksim tā, arī kaut ko mainot, tā ietekme nav zibenīga. Un kāpēc? Jo pirmā lieta, kas mums bija ļoti, ļoti konservatīvi ierobežojumi ieguldīt līdzekļus kapitāla vērtspapīros, jeb akcijās, kapitāla tirgos. Sākotnēji, kad tikko sistēma izveidoja pirmos gadus, līdz 2007. gadam šis ierobežojums bija 30%. Faktiski mēs šodien to saucam par ļoti zema riska plāniem, 30% līmenī. Ja. Tālāk, jau bija dūša paaugstināt uz 50, un tas likās ļoti daudz. Ja. Un tā likās līdz pat 18. gadam, un tie bija tie labākie gadi pasaules tirgos. Jā, tur pa vidu bija krīze, bet vienalga, tas pieaugums arī pēc tam bija. Un tad mēs laikam modāmies, jā, bet īstenībā ne mēs vienīgie. Jā, tiešām, to es varu apgalvot, arī tas pats bija Baltijas pārējās valstīs, un tas pats bija arī OECD valstīs. Un kā redzējām, Čehija vēl nav modusies. Jā. Tad līdz 21. gadam mums bija 75%, bet tad lēna pārēja, un tagad kopš 21. gada ierobežojumi vairs nav. Un mēs runājam faktiski par augsta riska plāniem, mēs viņus tā saucam, lai gan tie joprojām ir ļoti kontrolēts risks, ja? Jo akcijas tas nav, augstākais tās nav, ne kriptoaktīvi, ja? Nekas tam līdzīgs. Tas ir ļoti, teiksim, tādā kopējā riskā skalā, ja? Kur visus vērtspapīrus liek, tas nav augstākais risks, bet mēs viņu mēdzam saukt par augstu priekš pensijām, ja? Un ierobežojumi nav. Tad var būt arī 100% akcijās. Bet tā ir medaļas viena puse. Plānus jau izveidoja. Ka tagad mums ir plāni, kuros var ieguldīt, bet dalībnieku jau nav. Kāpēc dalībnieku nav? Tāpēc, ka, lai mēs tur nokļūtu, mums ir jāiet Latvija LV, un tas plāns jānomaina uz to augstāka riska plānu. Tātad ir kaut kas jādara. Tā būtu viena lieta. Otra lieta.
visi jaunie dalībnieki vēl līdz 21. gadam nonāca zema riska plānos, pat neteikšu, ka zema, vispār bez riska gandrīz plānos, 0% akcijās. Līdz 21. gadam. Tas ir pavisam nesen. Tie visi jaunie, un mēs labi saprotam, jau pieņemam, cik daudz jaunieši tur nonākot, vai arī vēlākā vecumā, kad sāk darba gaitas, ja, nekad arī neatgriezās tajā Latvijā LV neieskatījās, jo vienkārši nebija informēti, un tur arī palika. Un tas, kas tika izdarīts 21. gadā, tad mēs ļoti sākām strādāt, Latvija sāka strādāt ar šo te dzīves ciklu, jeb šo vecumam atbilstības koncepciju, jā, sāk izmantot. Un no 21. gada šī ierotēšana notika jau 50% plānos jauniešiem. Protams, ja gadījumā darba attiecības uzsāk Latvijā, ja kāds atbraucis vai kā, jau tuvāk pensijai, tad joprojām zema riska, bet jaunieši tad 50 un no 23. gada tie ir 100. Un vēl viena lieta, kas no šī gada stājies spēkā, ja līdz šim bija tā, ka mums ir, piemēram, 7 pārvaldnieki, ja, šobrīd 7, tad viņi iedod savu plānu, kas atbilst šiem te kritērijiem, un jaunieši nonāk tādā loterijas veidā pēc kārtas. Katrs pirmajā plānā, 2., 3., 4. un tādā veidā visi dabū līdzīgas daļas dalībnieku. Savukārt šobrīd no 26. gada ir konkurss uz ienesīgākajiem plāniem, un šo konkursu vinnē šogad 3 dalībnieki. Tas ir 50%, bet bišķi mazāk, ja? Tur tāds nosacījums ir. 3 dalībnieki ar lielāko ienesīgumu, augstāko ienesīgumu pēdējos 3 gados vidēji, ja? Lai būtu kaut kāds, nebūtu arī tāds gadījuma raksturs tam visam, ja? Tiek pie šo plānu sadās. Tādā veidā mēs vēl, no vienas puses mēs iedodam arī jauniem dalībniekiem tādus labākos plānus, veiksmīgākos, bet no otras puses tas, ko mēs darām, mēs arī veicinām konkurenci. Tas patiesi maina arī to pieeju arī pārvaldniekiem. Viņi tiešām uztraucās, skatās, domā, lai to labāko plānu iedotu tieši tiem jaunajiem. Bet kā tad mums ir gājis? Un tas nenotika vienā dienā, kā jūs redzat, viss tās rīcības bija ar sakām, un kā mums ir gājis. 20. gadā akcijās kopā bija 33% tikai no visas sistēmas. Pateicoties tam, ka bija 50% plāni, ja, maksimums, un visas tās pārējās lietas. Tātad parāda vērtspapīri, kas pamatā bija valstu obligācijas, bija vairāk kā puse. Ja? Un te mēs redzam, kā mums gājas, ka mēs pagājušo gadu beidzām ar 65% ieguldījumu akcijās. Un tas tieši korelē ar visas sistēmas ienesīguma rezultātu. Jo skaidrs, ka obligācija ienesīgums nekad nebūs tāds kā akciju, un otrādi. Ja? Kas vēl ir svarīgi, noguldījumu kredītiestādēs. Un te mums nav tā vēsturiskā aina, bet pirms sākumos tie bija pamata investīciju veids, depozīti. Ja? Šodien, protams, no tiem depozītiem ir aiziets prom, ja? Lai gan kaut kāda daļiņa, protams, tiek. Un kas ir parādījies arvien vairāk, tie ir tie saucamie citi ieguldījumu fondi, tie ir tie alternatīvie ieguldījumi, kur parādās jau Latvijas kaut kāda interese. Ja, jo tas pamatā ir veids, jo cik mums kapitāla tirgus biržā nav ļoti attīstīts akcijas, praktiski nav, ja, jo arī likviditāte ir kāda ir, tad, tas, protams, ir veids, kā Latvijā ieguldīt, bet to es arī parādīšu uz priekšu. Un tagad kā izskatās šie te mūsu ienesīgumi, tas rezultāts, ja mums ir jau tik daudz akcijās, jo rekur ir pa zema riska, vidēja riska un augsta riska plāniem, un es tagad pateikšu, ka atgādināšu, ka zema riska plāni ir līdz 30% akcijās, vidēji no 30,01 līdz 70, un no 70 līdz 100 jau ir augsta. Tā mēs to mēram, tā kā ļoti tā līdzīgi. Tad te var redzēt, ja, ka mēs esam līdz pat 18. gadam gājuši tikai šajos 2 zema un vidēja riska segmentos, un kopš 19. gada tas jau ļaujot, ja, likumā nosakot, parādījās ir augsta, un te ir arī rezultāts, ja arī vidējais, protams, uzreiz pavēlkās uz augšu. Skaidrs, ka mēs piedzīvojam 22. gadā arī kritumu, bet
Tas ir ļoti tāds fenomenāls brīdis, ko patiesībā mēs atpakaļ ejot nevaram tādu līdzīgu atrast, kad visi veidi plāni, gan akciju, gan obligāciju, visi nokritās līdzīgi. Bet, protams, atguvās ļoti atšķirīgi, jo svārstīgums, kā zināms, akcijām ir cits. Pagājušais gads bija ļoti smags, šis gads nav vieglāks, un tomēr pasaules tirgi un arī mūsu pensiju sistēma izgāja ar pozitīvu rezultātu, un tas ir ļoti, ļoti labi. Vēl viena liela komponente, par ko mēs pēdējos gados esam daudz runājuši, un jāsaka, esam atrisinājuši uz ilgu laiku, tās ir komisijas maksas. Tā bija ļoti liela sāpe Latvijai vēsturiski, un tas, protams, arī bija no svara pie zemā ienesīguma. Jo kamēr komisijas maksas bija 1,56%, mēs redzam 17. gadā vai 16. kā tur sanāk. Un ieguldījumi tikai valsts vērtspapīros, obligācijās. Mēs varam tur ļoti ātri saprast, pie kāda rezultāta mēs varam atnākt. Ja? Šobrīd, protams, arī apjomi ir auguši, arī automatizācijas ieviestas. Finanšu tirgus situācija arī mainījušies. Pa šiem gadiem ir gan pasīvi pārvaldīto fondu triumfs, ETF saucamie. Kuri pavisam ar citām likmēm. Un arī Latvijai ir ienākuši pasīvi pārvaldītu fondu plāni, kas ir ar citām izmaksām. Un tas viss mums kopā ir ļāvis. Pirmkārt, protams, te ir politiķiem vārds teikts, un tas ir ļoti labi. Mums ir komisiju griesti. Un tas ir nacionāls, tas ir nauda, kas ir iekasēta ar nodokļiem, skaidrs, ka griesti ir svarīgi. Un tie griesti ir ļāvuši ļoti strauji samazināt 18. gadā mūsu komisijas. Bet kas ir noticis tālāk, kā jūs redzat, viņas neturpināja mazināties. Tad bija skaidrs, ka kaut kam jānotiek vēl, jānāk ar kaut kādu iniciatīvu. Un tā iniciatīva nāca, un mēs arī piedāvājām, un tiešām pensiju politikas veidotāji ir atbalstīja, un Saeima nobalsoja, ka tagad ir ieviesta saucamā regresīvā komisija. Tas nozīmē, ka katram pārvaldniekam, un mums lielākais ir Svetbanka, piemēram, pārvaldnieks, katram pārvaldniekam tiek rēķināts kopējais aktīvu apmērs un tiek noteikta komisija atkarīga no viņa aktīvu apmēra. Viņiem ir atsevišķi griesti, pilnīgi individuāli griestu limiti. Tādā veidā mēs maziem pārvaldniekiem ļaujam iestartēt, jo tirgum ir jābūt ar konkurences elementu, viņiem jāvar atļauties to darīt. Ja? Un arī tas starts arī ir samērā labs, 0,6%, kas ir ok, arī pasaules standartos. Bet savukārt šobrīd tas, kas ir noticis, mums pagājušā gada 1. augustā ieviesa šo te reformu, stājās spēkā, un uzreiz, protams, visi nomazināja komisijas, kā tas pienācās. Un šobrīd mums pastaigā komisija vidējā ir 0,36%. Bija ap 0,4%. Ja? Tā kā mums pat vairāk, bišķi vairāk par 4. Tā kā es teiktu, ka, un labā ziņa ir tā, ka tas kritīsies automātiski. Mums par to vairs nav jāuztraucas. Tā regresija ies uz priekšu, un mēs varēsim par to nedomāt, vai kaut kas tur nav jāuzlabo. Ja? Tas ir labais darbs. Nereti vēl mēs pieminām geogrāfiju, un ir pārmetumi par to, ka nauda nepaliek Latvijā, un mēs te varētu visu izdarīt, bet atcerēsimies, ka pensiju 2. līmeņa un arī fondēto pensiju jebkāda līmeņa mērķis ir audzēt fondēto kapitālu. Tātad pēc iespējas lielāku pensiju. Protams, ņemot vērā to, ka godīgi, gādīgi saimnieki, rūpīgi saimnieki, kā tur likumā rakstīts, tas ir visa pamatā. Pasaules tirgi aptuveni, no mūsu skatu punktu izskatās šādi. ASV ir milzīga koncentrācija. Tas ir mūsu valsts fondēto pensiju schēmas sadalījums geogrāfiski. Visas schēmas, visu ieguldījumu. 47% ir Amerikā. Bet vai mēs varējām atļauties tur nebūt un nepelnīt? Un jau šodien ar visām svārstībām joprojām tur pelna. Ja? Latvija kopā ir 8%, kas arī, starp citu, nav tik maz, jo tie ir 753 miljoni eiro, ja? Kas arī nav tik maz summāri. Un par Latviju runājot, varbūt tas arī varētu vairāk interesēt, ja? Tātad par Latviju runājot, ir svarīgi arī paskatīties, kur mēs ieguldam. Ja 19. gadā mums bija praktiski, mums bija tāds diezgan uz noguldījumi tie bija depozīti, ja? Bankās,
uz valdības parāda vērtspapīriem bāzēts Latvijas ieguldījums, cik viņa lielā mērā mūs tas sildīja ekonomiku, varam to pašu vērtēt. Ja? Tad šobrīd tā diversifikācija ir daudz labāka. Ja? Mums ir fondi, un fondi tie ir tā skaitā alternatīvi ieguldījumi Latvijā. Protams, joprojām ir valdības parāda vērtspapīri, bet mums ir arī uzņēmuma parāda vērtspapīri, un tā gan ir sadaļa, kas šobrīd Latvijā ir labi augusi. Ja? Tā ir sadaļa, kas aug un augs. Nu, un arī, protams, noguldījumi ir klātesoši, kas ir depozīti. Nu, tāds izklāsts par to, kā mums ir gājis un kāpēc mums tā ir gājis un kā mēs pie tā situācijas tagad šobrīd esam atnākuši. Bet es nevarēju, protams, neiekļaut pāris slaidus par to, kas notiek šobrīd. Jo skaidrs, ka man liekas, par pensiju otro līmeni mēs runāsim mūžīgi, un tas ir labi. Jo tas nozīmē, ka mēs par to interesēsimies, pārvaldnieki arvien kvalitatīvāk strādās, un mēs arvien labāk skaidrosim. Un labāk informēti būsim. Tā kā mēs par to patiesībā priecājamies. Un te ir tādi 3 vīrieši mums uzzīmējušies. Ja? Un te mazlietiņ tagad, kā man teica, mazlietiņ 3 slaidi ar informatīvu materiālu. Tad ļoti bieži min par dzīves cikla principu, ja? Dzīves cikla pieeju. Un tā ir arī likumā. Jo likumā ir ierakstīts, ka pārvaldniekiem ir regulāri jāvērtē katra mūsu atbilstība vecumam, ieguldījuma atbilstība vecumam, un tas atbilstība vecumam ir akurāti pēc dzīves cikla principa. Un kas ir dzīves cikla pieeja? Tas nozīmē to, ka mēs uzkrājuma audzēšanas periodā ieguldam riskantākos finanšu instrumentos ar augstāku ienesīgumu un augstāku svārstīgumu. Jo mums ir salīdzinoši nedaudz uzkrāts un vēl ļoti daudz ilgs laiks, lai svārstīgumi izlīdzinātos un ienesīgums būtu augsts. Jo tas ir tiešām pierādījies, ka augsta riska plāni ir ienesīgāki kā zema riska plāni ilgtermiņā. Un pensijas ir visvairāk, visilgtermiņākie ieguldījumi. To mēs arī labi apzināmies. Un tikai gadus 10, nu varbūt 15, bet es teiktu 10, mēs varam runāt par jau tādu uzkrājumu sabalansēšanas fāzi, ja? Kad mēs sākam rūpēties, lai, varbūt, ka man jau ir tik daudz uzkrāts, ka man ir ko zaudēt, man ir ko riskēt. Un to apetīti, kā saka, mazliet var mazināt, bet mazliet tas nenozīmē uz 0. Nekādā gadījumā ne. Mazliet tas nozīmē 50%, varbūt 70% akcijās. Ja? Tā kā paliekam vidēji riska plānos pilnīgi noteikti, bet es teiktu tādā augšējā galā. Un tikai tad, kad jau ir kādi 5 gadi, varbūt 4 gadi, bet laikam ne mazāk, es teiktu. Ja? Mēs sākam skatīties uz tādu uzkrājumu saglabāšanas jau stratēģiju, ieguldot mazāk riskantos finanšu instrumentos, ar sekojošu zemāku ienesīgumu, bet arī mazāku svārstīgumu. Tie ir tie, un es teiktu tā, ka tie ir tie plāni, kas ir 30 zema riska, bet varbūt arī ka vidēja, līdz 50. Tas būtu pilnīgi apmierinoši. Un kāpēc tā ir jādara? Jo reku mēs varam paskatīties, ko darīt. Jā, un tie jautājumi ir ļoti daudz, un parasti mums jautā tieši tad, kad notiek šīs svārstības. Un šis ir pērnā gada bilde. Ko darīt, kad finanšu tirgi strauji svārstās? Te mēs redzam augsta riska, vidēja riska un zema riska plānus, kuri pagājušā gadā pēc Trumpa nodokļu, kā tur viņus tur sauca, brīvlaišanas, ja, pēc tarifiem, pēc paziņojumiem, tas akciju tirgi ļoti strauji norēģēja, bet tā kā nekas būtisks nesakoja, protams, kaut kādā aprīlī, maijā jau viņi bija gandrīz atpakaļ. Bet, gandrīz tas nenozīmē, ka tā arī tas notika, līdz gada beigām tas, protams, arī viss bija atgūts un arī pieaudzēts. Un, protams, cilvēki normāli, ja viņi redz, ka nauda zūd un nesaprot, vai tad pazudīs visa, vai kas tad notiks, rauj ārā, pārdod. Nekādā gadījumā nedrīkst pārdot kad krītās. Tad ir jāpērk, kas ir absolūti neloģiski. Bet tā ir tāda dzīves patiesība, mums ir jāpērk, kad krītās, nevis jāpārdod. Ja vien man rītdien jau nevajadzēs, bet pensijas rītdien nevajadzēs lielākai daļai. Ja? Un tāpēc
arī 6 mēneši var nostrādāt, tāpēc arī, ja pensija, piemēram, ir jau rīt plāno iet pensijā, un tu pēc pensiju var pieteikt 6 mēnešu atpakaļ, tad arī tas kādreiz palīdz. Ja? Valsts, teiksim, pensionēšanās statusu var pieteikt 6 mēnešus atpakaļējoši, kad, protams, kvalificējas. Ja? Tā kā tas arī kādreiz palīdz. Un tāpēc šo ir ļoti svarīgi zināt. Un tas, kas, protams, notika, zema riska plāni praktiski turpināja audzēt, jā, vidēji riska, pat cik tur ir arī akciju komponenti, pasvārstījās, bet pilnīgi noteikti nedrīkstēja pārdot. Kas būtu noticis, ja būtu pārdots? Un tad mēs varam redzēt. Ja būtu pārdots un nopirkt zema riska plāns, mēs arī, principā, to atgūšanos savām aciņā neieraudzītu. Ja? Jo mēs redzam, kā auga vērtība tajā pašā periodā tad augsta riska plānos un kā zema riska plānos. Un, protams, sako jautājums, un šodien, kur mēs esam šodien? Šie dati ir uz vakardienu par aizvakardienu. Ja? Tā kā, cik svaigus varējām vakar sagatavot. Un te mēs redzam, ka mums ir amerikāņu kalniņi mazliet ir sākušies, bet šoreiz tie finanšu tirgi ir tādi mazliet inertāki, to jau arī daudzi komentē, ja? Jo laikam jau ir, kas saka, un pat teikšu tā, ka tie jau vairs nav tikai solījumi, bet reāls karš. Un tomēr ir ticība un cerība uz īslaicīgumu. Bet, protams, ka tirgi tie atspoguļo noskaņojumu momentā, un te mēs arī redzam. Bet viņi šobrīd ļoti strauji iet uz augšu. Cik strauji tas būs, kas būs jau rīt, to jau neviens nezina. Bet katrā ziņā šodien kaut ko sākt skaitīt. Tik un tik zaudēts, nekas nav zaudēts, tāpat kā tad nekas nebija iegūts. Saskaitīt zaudējumus un ieguvumus varēsim katrs pats, kad iesim pensijā. Atkarībā, kuru būsim likuši to naudu. Ne ātrāk. Tas ir manipulatīvi apgalvojumi un par tādiem ļoti lūdzu nedalieties, ja? Jo viņi vienkārši nav profesionāli. Tas ir tā, tas absolūti nerāda to, kas tas patiesībā ir. Jo tā ir vērtību izmaiņu fiksācija konkrētajā brīdī, ja, kura nematerializējas nekādā veidā. Ja vien jūs nepārdodat vienu plānu, neiet uz otru, tāpēc tas arī ļoti svarīgi man pastāstīt, ka nerīkojieties strauji un vispār ar visiem pensiju ieguldījumiem vajag būt tik latvietim lielam, cik iespējams. 7-10 reizes jānomēra un tikai tad jānogriež. Ja? Tur tiešām steigā nav pamats. Bet izvēlēties īsto plānu vajag jau pēc iespējas laicīgi. Un jautājums, protams, ir retorisks. Ja to otro pensiju līmeni mēs negribam, ja? Negribam, ka valsts rūpējas mūsu vietā. Mēs paši varam. Vai tad mēs varam vai nevaram? Un patiesībā veidi, kā to darīt, ir diezgan daudz. Bet ko mēs no tā visu izmantojam, ir kā ir. Šie ir ļoti konkrēti dati, ko mēs saņēmām no valsts ieņēmuma dienesta. Tad mēs visi savās gada deklarācijās redzam nodokļu atvieglojumus, kurus mēs dabūjam par ieguldījumiem pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas līgumos. Tas pat nav pensija, tie ir vispār uzkrājumi. Šajās divās institūciju veidos, teikšu tā. Šajās divās formās. Un te mēs varam redzēt, ka tas ir dalībnieku skaits, un tie ir unikāli dalībnieki, tiešām saskaitīti visi Latvijas iedzīvotāji. Ja, no 10. līdz 23. gadam tūkstošos. Tātad mēs redzam, ka 10. gadā 53 000, cik tas ir procenti? Ja, tikai krāja brīvprātīgi. Ja, šobrīd, skaits ir 4-kāršojies 201 000. Kas jau izklausās daudz labāk, bet joprojām tas ir ļoti, ļoti neliels procents no nodarbinātajiem, no strādājošiem. Ja? Un tie ir 25, kaut kas tam līdzīgs, procenti. Respektīvi, 15, to jau minēju. 25% no strādājošiem. Jā. Bet ir viena lieta, kas ir ļoti, arī mēs grafikus nelikām daudz, kas ir ļoti svarīga, ka tās iemaksas, ko veids, ir ļoti, ļoti nelielas. Ļoti nelielas, jo lielākā daļa tās ir mazāk par 50 eiro mēnesī. Un, lai arī mūsu nodokļu atvieglojumi ir, un es teikšu tā, diezgan dāsni, ja, tie ir tie 4000 gadā, vai ne vairāk kā tie 10% no darba algas, tomēr ir ļoti mazs
iedzīvotāju īpatsvars, kas šos nodokļu atvieglojumus izmanto pilnvērtīgi. Tas ir, teikšu tā, minimāls. Jā. Ja? Bet tāds ir. To arī varēja pētījumā novērot. Tā kā mums ir ļoti, kur iet. Un jā, piektā daļa vai ceturtā daļa strādājošo kaut ko krāja. Bet cik viņi sakrās? Cik viņi, 30 eiro mēnesī iemaksā, tas ir cik darba alga? Ja? Mēs varam rēķināt. Katrā ziņā tas šobrīd ir stipri nepietiekami. Un tagad es dodu Aijai tālāk. Ja? No finanšu pratības aspekta varētu šķist, ka mēs parādot šo demogrāfisko bildi sabiedrībai, iedzīvotājiem, viņš noskatās un tad secina, jā, pēc 40, 30 gadiem man būs problēma, es tad šodien sākšu cītīgi krāt, sarēķinu, cik tad man vajadzēs, un es to sāku darīt. Un tad tas, ko es pastāstīšu savā daļā, ir, kur rodas ierobežojumi un kur ir tas mūsu šaubas, ka tas tā patiešām notiks. Un tad pirmais, ko es gribu parādīt, ir šī ir Latvijas Bankas veikta socioloģiskā aptauja, tāpēc varbūt nedaudz no vidas skaitļiem tā statistika var atšķirties, bet tas ir tas, ko cilvēki paši saka, kā viņi uzkrāja naudu. Tad šeit mēs redzam, ka tomēr lielais vairākums to dara norēķina kontā vai krājkontā vai skaidrā naudā. Un tad mēs varam redzēt, un šie pilnīgi noteikti nav uzkrāšanas veidi, kas ir piemēroti ilgam termiņam. Un tas, par ko mēs šodien varbūt mazāk runājām, tad ir šī tieši salikto procentu ietekme uz uzkrājuma apjomu, kas tad ir tas pamats, kāpēc mēs varam pieņemt, ka tomēr veicot šīs regulārās iemaksas no agra vecuma, mēs tad nonāksim līdz šim vairāku 100 000 uzkrājumam. Bet tātad, ja mēs runājam par tādiem ilgam termiņam piemērotiem instrumentiem, kur var uzkrāt, tad viens mēs jau par pensiju 3. līmeni uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu nedaudz parunājām. Tad vēl viens veids, kas parādās ar ieguldījumu nekustamajā īpašumā, tur savukārt tas ir viens no investīciju veidiem, kuram raksturīgs ir tas, ka tur ir maza diversifikācija. Tātad tev ir viens īpašums, vai 2 īpašumi, vai 3 īpašumi, līdz ar to tev salīdzinoši tie riski ir maz sadalīti pa groziņiem. Ja tas ir tavs, tas vienīgais investīcija veids, līdz ar to šim investīciju veidam, ja tas ir vienīgais, tur ir savi riski. Ja mēs skatāmies, tad depozīts kādā no Latvijas bankām, un šeit mēs redzam, cik pamatot ir mūsu cerība, ka cilvēki pārvaldīs naudu labāk nekā pensiju pārvaldnieku un to ieguldīs. Un tad es teiktu, tā cerība ir diezgan maza, tāpēc ka Latvijā kaut arī ir ļoti, ļoti liels progress noticis pēdējo 3 gadu laikā, joprojām finanšu instrumentos iegulda nedaudz vairāk kā 7–8% iedzīvotāji. Tas sakrīt, šis socioloģisks dati sakrīt ar to, ko mēs esam dzirdējuši no ieguldījuma pakalpojumu sniedzējiem. Viņi saka, jā, viņu klientu skaits šobrīd apmēram tāds arī ir. Un mēs līdzīgu jautājumu uzdevām 23. gadā, kad šos instrumentus izmantoja 1–2% iedzīvotāji. Tātad ir bijis liela izaugsme šajā laikā, un arī tas, ko mums saka, tātad ieguldījuma pakalpojumu sniedzēji, ka tas skaits ir pieskāršojies. Jā, tad tā investīciju kultūra Latvijā attīstās. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas investors ir ļoti jauns un nepieredzējis investors, kurš nav izgājis visu pilno finanšu ciklu un redzējis, ka tie finanšu tirgi pat tiešām nogājuši. Nevis tā, kā mēs šeit redzējām, īstermiņa svārstības, bet tas ir investors, kurš nav piedzīvojis visu pilno ciklu ar īstām finanšu tirgus korekcijām. Līdz ar to visticamāk, tajā brīdī, kad šīs korekcijas notiks, tur varētu būt latviski sakot ziepes. Jā, par vēl citiem ieguldījumu veidiem, tad tie ir pavisam salīdzinoši maz, un kas arī vēl jāņem vērā, ka tomēr 27% iedzīvotāji saka, ka viņiem nav uzkrājumi vispār. Ja mēs paskatāmies vēl nedaudz tos vērtspapīrus, kas tad ir tā cerība, kā mēs varētu pensiju pārvaldnieks pārspēt principā ar ienesīgumu, tad redzam, ka tas ir sabiedrības grupas, kurām tā nav tēma vispār, kuri neinvestē nekur. Un ir sabiedrības grupas, kuras ar investīcijām nodarbojās, un atstājot šo ilgtermiņu uzkrājumu lēmumu iedzīvotāju pašu ziņā, tad ir skaidrs, ka cilvēki ar augstāku izglītību, augstākiem ienākumiem investē salikto procentu rezultātā,
nopelnīs vairāk, un attiecīgi ir ļoti liela atšķirība starp to, kā dažādas kā iedzīvotāju grupas šo finanšu instrumentu izmanto. Jā, es varu tikai pievērst uzmanību sievietēm un vīriešiem. Piemēram, sieviešu vidū investīcija kultūra kopumā ir daudz zemāk attīstīta. Šeit ir ļoti daudz visdažādākie nevienlīdzības riski nākotnē. Tas, ko es gribēju vēl akcentēt, mēs esam ļoti daudz grafikus šodien apskatījušies, tāpēc es tos grafikus tagad nolikšu nedaudz malā, un tas vēl, ar ko kā mēs finanšu pratība skatāmies uz cilvēku kopumā, kā mēs redzam iedzīvotāju. Mēs redzam, ka viņam ir zināšanas, viņam ir uzvedība un viņam ir attieksme. Un tas nav viens un tas pats. Tas, ka es zinu, ka nauda ir jākrāj, nenozīmē, ka es to daru un ka es patiešām domāju, ka tas ir svarīgi. Un tā ir tā ļoti lielā atšķirība. Un mūsu šajā gadījumā ilgtermiņa uzkrājuma kontekstā interesē tieši uzvedības aspekts. Vai cilvēks investē un veic ilgtermiņa uzkrājumus, vai viņš tos neveic. Un tur ir diezgan liels, kā es teicu, jau vien ir barjera, kas attiecās uz to, ka Latvijā vienkārši ieguldījuma kultūra ļoti vāji attīstījusies, tā ir jauna, strauji augoša, bet investoriem ir daudz dažādi riski, kas jauniem investoriem ir īpaši raksturīgi. Jā. Viens ir tāds latviski sakot overconfidence, ja pārāk liela pašpārliecinātība, vēlme noķert tirgu, pārliecība, kas to tirgu var pārspēt un daudz citu aspekti. Ko tiešām arī valstis, kuros investīcija kultūra strauji attīstās, piemēram, Francija, ir redzējuši, ka jauni investori ir specifiska investoru grupa. Bet tas nav, godīgi sakot, lielākais šķērslis. Lielākais šķērslis ir, kur mēs secinājums un pierādījums meklējam zinātnē, kas saucas uzvedības ekonomika. Jeb joma, kura pēta to, ka cilvēka rīcība nav lineāri racionāla. Nav tā, ka es zinu, ka man tagad ir pēc 40 gadiem jādodas pensijā, finanšu tirgi darīs savu darbu, tagad man ir jāsāk no 15 gadu vecuma, 18, 19, 20, jāsāk investēt. Un tad es tur sarēķinu to summu un es to cītīgi daru. Dzīvē tā nenotiek, tam ir ārkārtīgi daudz pierādījumu pētījumu, kas ir tās barjeras, kas šādu rīcību ierobežo. Viņas visbiežāk ir psiholoģiskas, emocionālas un situatīvas. Vienmēr tās īstermiņa vajadzības un vēlmes un nepieciešamības mēs liksim augstākā vērtē nekā to ļoti ilgā termiņa plānu par to, kas es būšu pēc 40 gadiem. Jo tās ikdienas vajadzības viņas jau nekur nepazūd, viņas šeit ir un viņas šeit paliek. Otrs ir, kā es kopumā rīkojos finanšu tirgos ar visiem šiem, vai es spēju pats diversificēt savu portfeli, kā es spēju izvērtēt, kur investēt. Un arī ļoti tāds cilvēcisks aspekts, es vienkārši nevaru sevi identificēt ar cilvēku pēc 40 gadiem. Man tas neiet kaut kā kopā. Es tur sevi vienkārši nevaru tik ilgā termiņā iztēloties. Un vēl viens aspekts, kurš ir ļoti svarīgs, ir, ka mums ir, un to arī ir neskaitām uzvedības pētījumi, kas pierāda, mums ir ļoti lielas cerības. Mēs ceram, ka mums paveiksies, ka mēs nopelnīsim vairāk, ka mums būs strauja karjeras izmaiņa, ka mums kaut kā paveiksies. Noteikti pienāks brīdis, kurā kaut kas notiks tāds, kurā es beidzot varēšu to lielo naudu atlikt un investēt. Bet, kā mēs redzam, ir ļoti liela starpība, vai šīs investīcijas ar mazu summu sāk veikt 20 gadu vecumā, vai investīcijas sāk veikt 40 gadu vecumā. Es pat biju, neesmu slaidos ielikusi, bet man tur bija Anniņas un Jānīša salīdzinājums. Jāniņa sāk 20 gadu vecumā investēt 50 eiro, bet Jānis 150 eiro, 3 reizes vairāk katru mēnesi līdz pensijas vecumam. Anna joprojām ir sakrājusi būtiski vairāk. Un, lai Jānis pārspētu Annu, viņam tajā 35 gadu vecumā ir jāiegulda jau 200 eiro. Ja? Viņš kopumā būs ieguldījis daudz lielāku summu kopumā, daudz lielākām izmaksām mēnesī, un viņš šo naudu nenopelnīs tieši uz finanšu tirgus un saukto procentu rēķinu. Un tas ir tas, kas vienkārši ir jāņem vērā. Līdz ar to, vai mums ir cerība, vai tiešām, un tas tiešām ir jautājums, vai mums ir cerība, ka tad, ja mēs izņemtu ārā šīs iemaksas pensiju otrajā līmenī, cilvēks katru mēnesi sistemātiski no savas pirmās darba algas, kas daļai ir 15 gadu vecumā, atliks 5% no saviem bruto ienākumiem savam ilgtermiņa uzkrājumam, kuram, lai viņš gūtu patieso labumu, ir vajadzīgi vismaz 20 gadi. Jā, pēc 20 gadu
posms sākas šis salikto procentu brīnums visā savā plaukumā. Vai mēs tiešām domājam, ka tas ir iespējams? Un tur man ir diezgan lielas šaubas, kas balstās gan tajā pieredzē, kāda mums ir šobrīd, gan arī visā uzvedības pētniecības zinātnē, kas rāda, ka tā parasti nenotiek. Un ko tad uzvedības pētnieki iesaka darīt pensiju sistēmām, ilgtermiņu uzkrājumu veidošanā? Tieši to arī iesaka. Sistēmai ir jāatbalsta visi iedzīvotāji, un sistēmai ir jābūt tādai, lai to ar vismazāko piepūli tomēr spēj par sevi parūpēties. Un šobrīd sistēma nav perfekta, viņa ir jāturpina pilnveidot. To mēs droši vien nemēģinām apgalvot, ka viss ir perfekti un sistēma nav jāpilnveido, un tas arī nepārtraukti notiek. Bet tas, ka šāds obligātais maksājums vēl tagad, kā tas ir šobrīd, automātiski ienesīgā plānā, aktīvā vecumam atbilstošā, tas ir sistēmisks risinājums, kas veicina vienlīdzīgas iespējas. Un tas no finanšu pratības viedokļa ir pirmais, kas ir jādara. Vispirms ir jāsakārto sistēmu, un sistēmai ir jāatbalsta cilvēks, un tad mēs par finanšu pratību, izglītību, zināšanām vispārējo varam piemācīt klāt to, kā šo sistēmu gudri lietot. Bet vispirms cilvēks ir jāatbalsta sistēmai, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Sistēma jāturpina pilnveidot. Un mēs neielikām slaidus par to, ko tālāk, jo patiesi tālākais darbs jau notiek. Ja? Un tas nākamais solis mums ir labāku un daudzveidīgāku iespēju izstrāde, ka tā pensija pienāk, kā to pensiju uzkrāto saņemt. Ja, jo šobrīd tur ir vājas vietas. Viena ļoti vāja vieta ir tā, ka ir jāpārdod viss uzkrātais kapitāls vienā dienā. Un, ja tur nepaveicas un tiešām tā iespējamība pastāv, tad tiešām tie zaudējumi arī nofiksējas. Ja? Otra vāja vieta ir tā, ka tālākā uzkrāšana ir ļoti ierobežota. Tā nauda vai nu nonāk speciālajā budžetā pie pirmā pensiju līmeņa pievienot, kur jau tad valsts par visu tālāk domā, vai arī tiek iegādāta mūža pensija, mūža police, kas šobrīd ir ar garantētu uzkrājumu. Ja? Tas nozīmē, ka viņa pieauguma soli, bet ļoti nelielu, jo viņam viņš ir jāgarantē. Ja? Tad tas, ko mēs piedāvājam, ir pirmkārt nepārdot tai vienā dienā visu, turpināt krāt un ņemt ārā tik daudz no tā uzkrājuma, cik vajag izmaksāt. Jā, tas varētu nozīmēt, ka tirgus svārstību gadījumos kādā būs vairāk, varbūt arī bišķiņ mazāk. Tāpēc to var atļauties, kad jau pensijas līmenis ir, nav zem iztikas minimuma. Ja? Tātad tam noteikti vajadzētu būt kaut kādam ierobežojumam summai, no kuras tādu papildu opciju varētu piedāvāt. Bet tas, ko es tagad mazliet jums ieskicēju, ir tas, pie kurā šobrīd Labklājības ministrija un Latvijas banka un arī Finanšu ministrija kopā strādā. Un tas darbs tiešām ļoti labi iet uz priekšu, jo tās problēmas, tās nav jaunas problēmas. Mēs ar šīm problēmām saskaramies katrā finanšu tirgus krituma brīdī. Protams, tam ir atbilde. Ja būtu dzīves cikla plānos, tad tie riski ir mazāki, bet arī 22. gadā riski bija visiem. Tā kā tur nebija vinētāju. Tādu mēs negribam piedzīvot otrais, un tāpēc šī izmaksas pensijas saņemšanas fāze ir būtiski jāpilnveido. Ja? Tas ir kaut kāds tāds, nevis šobrīd ir visiem jādomā par to, kā nosargāt to, kas praktiski tur labi strādā, bet jādomā, kā pilnveidot. Un šobrīd teikšu tā, ka tas darbs, protams, ir daudz lēnāks, nekā viņš varēja būt. Tāpēc, ka mēs, protams, strādājam, ieguldam pūles citur, un arī Labklājības ministrija iegulda pūles citur, jo mēs esam tik, cik esam. Tāpēc bet mēs to izdarīsim, un šogad būs risinājums gatavs, lai jau nākamā Saeima varētu ķerties pie šī jautājuma klāt. Tās tas plāns arī ir. Tā ir tāda ļoti, manuprāt, būtisks papildinājums. Mēģinu atcerēties, kas varbūt vēl tāds no lielām lietām. Ir arī tādas efektivizācijas izmaiņas, bet tās ir, kā saka, vienmēr notiek un notiks. Un mēs šobrīd jau esam izstrādājuši ieguldījumu limitu izmaiņu priekšlikumu, lai vēl vairāk nopelnītu otrais pensiju līmenis. Tas arī jau ir iesniegts Finanšu ministrijā un gaida jau tālāko virzību. Tāpat arī mēs strādājam pie tā, lai pensiju otrais un trešais līmenis savienotos ar laiku, un būtu vieglāk, lielāks aktīva. Bet tās ir darbi, kas notiek un notiks.